Ar nelielu uztraukumu, bet labā noskaņojumā uz šā gada Eirovīzijas galvaspilsētu Diseldorfu šodien devās grupa Muzīka. Pēc 9 dienām ar dziesmu par eņģeli puiši aizstāvēs Latvijas godu Eirovīzijas dziesmu konkursā. Lidostā mūziķus šodien pavadīja arī kāds negaidīts viesis. Plašāk stāsta Miroslavs Kodis. Labi vēlējumi un neliela dāvana ceļvedis par šī gada Eirovīzijas pilsētu Diseldorfu. Īsi pirms brauciena ar Latvijas pārstāvjiem sasveicinājās Vācijas vēstnieks Latvijā. Klaus Burkhards pateicās arī Latvijas skatītājiem, kuri pirms gada balsojumā iedeva Vācijas pārstāvei Lenai 12 punktus un ar to palīdzēja uzvarēt. Kopā ar duetu Muzīku uz Diseldorfu dodas arī 4 bēk-vokālisti. Noskaņojums visiem pozitīvs, kaut arī neliels uztraukums tomēr ir. Protams, esam gatavi sevi parādīt no vislabākās puses, tā kā darīsim, ko varēsim. Jā, cerams, ka latvieši nebūs sarūktināti ar mūsu izgājienu, jo darīsim, ko varēsim patiešām. Atpūtei laika nebūs. Jau rīt puišiem pirmais lielais pārbaudījums. Latvijas duets kāps uz Eirovīzijas skatuves, lai izmēģinātu skaņu. Pēc mēģinājumiem intervijas. Par tām jau interesēs vairāki ārzemju plašsaziņas līdzekļi. Paši pirmie tagad mums gaida jau lidostā lietuvieši. Zinu, ka ir NDR paša organizatora televīzija grib interviju, ir Austrālijas fanu prese. Fanu portāli vienmēr interesējās. Viņi interesējās par visiem. Tas, protams, ir patīkami, ja, bet pamazām pildās mūsu grafiks. Eirovīzijas maratons sāksies jau pēc nedēļas. Nākamā otrdien notiks pirmais pusfināls. Latvijas pārstāvja grupa Muzīka uzstāsies 2. pusfināla 12. maijā. Turam īkšķus. Miroslavs Kodis, Raivo Freimanis, Latvijas televīzijā.